Sveicināti, cienījamie skatītāji! Kā jau ierasts, pastāstīšu jums par Jēkabpils pilsētas kultūras pārvaldes plānotajām lielākajām kultūras aktivitātēm turpmākajās 2 nedēļās. Un tā, 7. aprīlī, 11:00 Daugavkrastos, kur šobrīd mitinās Krustpils kultūras nams, viesosies Lēļu teātris ar pasaku lugu Ērkšķrozīte. Mazie skatītāji kopā ar aktieriem izdzīvos visu šo stāstu, labiem zināmo brāļu Grimu stāstu. Un piebildīšu to, ka lugas režisors ir pasaules slavens igauņu režisors, novators Reinis Agurs. Biļetes uz izrādi maksā 1 latu. Bet sestdien, 9. aprīlī, Tautas nama lielajā zālē viesosies Daugavpils teātris ar izrādi latgaliešu valodā Klepernīku pogasta zvaigzne. Biļetes uz izrādi nopērkamas visās biļešu paradīzes kasēs, tātad arī Tautas nama kasē. Un biļešu cenas ir no 3 līdz 5 latiem. 14. aprīlī 16:00 Tautas nama Baltajā zālē visi būs mīļi gaidīti Ligitas Ābolnieces lugu krājuma māja atvēršanā. Atvērsim grāmatu kopā ar autori. Bet piebildīšu, ka līdz pat 27. maijam šajā pašā Baltajā zālē ir apskatām Aleksandra Štelmahera vadītās fotostudijas dalībnieku darbu izstāde ar nosaukumu Bez rāmjiem. Un tā paša 14. aprīļa vakarā 19:00 turpat Tautas nama lielajā zālē uz savu koncertu gaidīs dziesminieks, režisors, aktieris Varis Vētra. Koncerts ar nosaukumu Mīlestībai notiek viņa jaunā un pirmā albuma prezentācijas tūres ietveros. Biļetes uz koncertu ir nopērkamas visās biļešu paradīzes kasēs, tātad, kā jau es arī minēju, Tautas nama kasē. Un biļešu cenas ir sākot no 3 līdz 5 latiem. 18. aprīlī 15:00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē notiks jēkabpilietim Vilim Mihalkovskim veltīta tematiska pēcpusdiena, kuras laikā tiks stāstīts jēkabpiliešu dzīves stāsts viņa dzīves posmā 20. un 30. gados. Savukārt trešdien, 20. aprīlī 15:30 Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā būs lieldieniešu ūpošana ar nosaukumu Viss par un ap olām. Bet 20. aprīļa pievakarē 18:00 Jēkabpils Tautas nama lielajā zālē ilgi un sen gaidītā režisora Arvīda Krieva spēlfilma Dancis pa trim. Filmas pamatā ir patiesi notikumi par tā saukto kureliešu jeb ģenerāļa kureļa grupējumu. Ieejas maksa uz filmu bērniem un pensionāriem ir 1 lats, pārējiem lats 50. Lai uzlabotu informācijas pieejamību, pilsētas kultūras pārvalde sākot ar aprīli izdos informatīvu flyeri, kurā apkopot informāciju par pilsētā notiekošajiem lielākajiem kultūras pasākumiem. Šāds izskatās flyeris, un tas būs pieejams gan pašvaldībā, gan skolās, gan turisma informācijas centrā, bibliotēkās, kafejnīcās un citās publiski pieejamās vietās. Savu informāciju par saviem pasākumiem šeit ir aicināti izvietot arī pilsētas uzņēmēji, gan kafejnīcas, gan izklaides klubi, gan mākslas galerijas. Lai to izdarītu, ir jāsazinās ar kultūras pārvaldi. Visbeidzot piebildīšu, ka, kā ierasts, bibliotēkās norisinās dažādas interesantas izstādes par visdažādākajām tēmām. Un vairāk informācijas par kultūras pārvaldes aktivitātēm meklējiet gan presē, gan Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes mājaslapā. Sekojiet mums Twitterī. Paldies par uzmanību un tiksimies pasākumos!